Labrīt, brokastis Arvasenā. Lobam iekšā. Cītīgi. Ar tīviju. Sildamies saulītā, bet baiga silti vēl nav. Šeit skaistajā dienā, šeit brīnišķīgajā 6. martā, kad mēs atkal esam braucienā uz riteņiem. Un kas tam mums šeit noticis? Gatnīm atkal ķibele. Atvaino Gat, ka es smējos, bet nu kaut kā mums neiet. Parādīšu. Šujaks, šujaks. Patiesībā diezgan cerīgi. Tas man bērnā. Nav tik traki, jā, viņš tāds tā kā caurumiņš ir, bet... Tejienes redzēs. Jā. Jebāķi un tad... Un viss tas notikās būtībā rekur no kalniņa braucot lejā. Nu, vai kaut kāds asāks akmenis, nu, stikli diez vai, negribas ticēt, drīzāk kaut kāds asāks akmenis. Un varbūt... Reku kamera pasties. Tāds soberis. Tā jau gandrīz ir jau noraksta. Man viņš bija sitinām mīgs
Un viss ir gatavs. Nu, tur momentāli, taču jopcik, nu. Labi, tā, labi. Nu jā, nu labi, ne, es smieklis. Nu labi, vēl var noderēt tomēr. Jā, nu, общем, nu, kā ir, tā ir, nu, tehnika ir tehnika, jā, nu, diemžēl tā mēdz gadīties. Man pagaidām tu viss kārtībā, tās mēģināsim kaut ko te lipināt, kaut ko veidot. Principā labi, ka viņam ir ielāpiņi līdzi, tad mēģināsim iekšpus ielīmēt ielāpiņu, un tad ieliks jaunu kameru. Tad ir cerība, kad vēl turpināsim. Jā, praktiski mums ir nobraukt 100 km. Un principā mums ir laika rezervīte, kas būtībā vēl ļauj cerēt uz laicīgu finišu. Tā kaut kā. Nu ko, izskatās diezgan traki, bet arī cerība turpināt maršrutu uz priekšu. Laikam, es domāju, ka viņam tālāk nevajadzētu plīst. Tas teorētiski, jā. Iebraucām stendē, vēl dzīvi, kaut kā kustam uz priekšu.